Labdien, šodien pie Dieva vārda, un šodien mums ir otrā nodarbība no 13 nodarbību sērijas, kā dzīvot veiksmīgu, ticīgā cilvēka dzīvi, kā dzīvot veiksmīgu kristieša dzīvi, un daudzi no mums mēs esam ieaicinājuši Jēzu Kristus kā kungu savā dzīvē, un mēs esam glābti, mēs esam izrauti no vēlna varas, bet tas nenozīmē, ka mūsu dzīvē jau ir visas Dieva svētības, un tādēļ paskatīsimies to pamatu, lai mēs varētu redzēt, vai kāda lieta nav jāpielabo. Tas ir tā kā ēkā, kad tu cel ēku, ir ļoti jāpārliecinās, lai būtu spēcīgs pamats, lai pamatā nebūtu nekādas šķirbas. Un es atceros, ka tad, kad es biju bērns, mēs diezgan ilgu laiku, daudz, vairāk kā 20 gadus, mēs dzīvojām Pildas ielā Rīgā, un tur mums bija 57A numurs, un tur mēs dzīvojām, mums bija nams, bija māja, un tā kā mēs bijām daudz bērnu ģimene, un sākumā mums bija citā rajonā, Pārdaugavā, Ventspils ielā, un tad valsts piešķīra, Padomju Savienība piešķīra daudz bērnu ģimenei māju, divstāvīgu māju, un paldies Dievam, tā bija tāda brīnišķīga lieta, bet pagāja pavisam, tāds neilgs laiks, un vecāki sāk ievērot, ka mājas sienās veidojās plaisas, un tad viņi sāk domāt, jālūdz kaut kādu palīdzību, ko darīt, kad, taču māja var sagrūt, ja tur ir plaisas, un tad viņi uzzināja, ka tā māja, viņai bija problēma pamatos, tādēļ, lai mums varētu iedot atbilstoši to platību, mums nepietika ar pirmo stāvu, kā tur tā māja bija būvēta, un tātad Padomju Savienības vadība, viņi bija nolēmuši, ka tur vajag uzbūvēt otro stāvu, bet pamatā nebija paredzēts, tātad pamats mājai bija likts tikai priekš viena stāva, un tad, kad uzbūvēja otro stāvu, un mēs sākām tajā dzīvot, tad tur sākās problēmas, un tātad, lai mums ticības dzīvē tā ēka varētu celties augstāk, lai tas darbs varētu būt lielāks, ko Dievs grib darīt caur mums, mūsos vispirms Dievam ir jāpaveic, un tādēļ ir tik ļoti nepieciešami pārbaudīt savu ticīgā cilvēka dzīves pamatu. Un šodien tātad mums būs šī otrā nodarbība, kā mēs varam darīt Kristu par kungu savā dzīvē, jo pēc tā nosaukuma daudzi jau var teikt, jā, Jēzus ir kungs manā dzīvē, vai es viņu ieaicināju kā kungu un glābēju savā dzīvē pirms kaut kāda laika, bet paskatīsimies, vai viņš tiešām ir kungs savā dzīvē šajā neilgajā īsajā laikā, pusstundiņā, un vai viņš pārvalda katru dzīves jomu. Un pirms mēs ejam pie Dieva vārda, tad mēs lūgsim Dieva svētību, un es arī aicinu padalīties tev ar šo video, lai kāds cits arī var redzēt, un tāpat pārbaudīt, vai arī, ka viņš pat nemaz nezina, kādās dažādās dzīves jomās, ka ir nepieciešams, lai Jēzus būtu kungs. Un tagad lūgsim. Mīļais debes Tēvs, es tev pateicos, ka tu esi līdz manā sirdī tieši arī ierakstīt video ar šīm nodarbībām, kā Kristu darīt par kungu šodien un kā veidot stipru dzīves pamatu mūsu ticības dzīvē. Un Tēvs, es lūdzu, lai tavs vārds eksplodē katra viena sirdī, jo tavs vārds ir dzīvs. Lai tas arī ir dzīvs manā sirdī šī raidījuma laikā, lai tas ir dzīvs katram vienam, kurš šī brīdī ir pieslēdzies un klausās, un dzīvs katram vienam, kurš vēl vēlāk vienalga vai caur mājaslapu, vai caur YouTube, vai caur Facebook to skatīsies. Tēvs, paldies, ka tavs vārds nes augļus. Es lūdzu, lai katrs viens tiek stiprināts un iesakņot savā ticības dzīvē, par godu Dievam Tēvam nesdams augļus. Amen. Tātad tik priecīgi ir sveicināt katru vienu, kurš ir pieslēdzies, un tātad sāksim šo nelielo bībeles studiju.
Dievs cilvēkus ir radījis ar izvēli, un tas ir, kā mēs atšķiramies no dzīvniekiem, jo dzīvniekiem nav izvēle, kā cilvēki arī saka, ka tur varbūt tur vai vaļi, vai suņi, tur gudri un tam līdzīgi, bet viņiem nav izvēle, viņi iet pēc instinkta, bet Dievs ir devis cilvēkam šo brīvo izvēli, caur ko arī veidojas mūsu personība no tā, kādas mēs izvēles esam izdarījuši. Un mūsu radītājs ir Dievs, mēs esam uzticējušies Dieva vārdam, pārbaudījuši, ka viņš ir mūsu dzīvē dzīvs Dievs un Kristus ir mūsu pestītājs. Un Dievs, kā mūsu radītājs, viņš ir mūsu dzīvei, ir jau nolicis plānu, un tas ir viņa svētīts plāns, un tā viņš arī ir mūsu radījis un apdāvinājis, un arī pat mūsu augumu izveidojis vai dzīmumu, tieši priekš tā plāna, kas viņam ir mūsu dzīvē. Un viņam ir norādījumi, kā mūsu dzīve var būt veiksmīga, piepildīta, gandarīta. Pirmā, jau tev sava izvēle nozīmīgā ir tā, ka tu esi izvēlējies Jēzu Kristu par kungu savā dzīvē. Tātad tā jau ir notikusi pirmā pazemošanās, ko mēs runājām pirmajā nodarbībā, pagājušā tiešraidē, ka tu esi pazemojies Dieva priekšā un atzinis, es esmu grēcinieks. Dievs ir svēts, man ir nepieciešams ceļš pie Dieva, un Dievs ir sūtījis Jēzu Kristu kā manu grēku izpircēju, un es pieņemu viņa upuri savā dzīvē. Un tagad, turpinot šo ticības dzīvi, mums ir jāsāk atzīt Jēzu par kungu arī katrā mūsu dzīves jomā. Un diezgan tāda rakstu vieta, kas ir tāda pamodinoša, ko Jēzus saka Mateja evaņģēlijā 7. nodaļa no 22. līdz 24. pantam. Mateja evaņģēlijs 7. nodaļa no 22. panta. Un tur ir teikts, daudzi uz mani sacīs tanī dienā. Kas tad ir tā diena? Tā ir tā diena, kad mēs jau sastapsim Jēzu vaigu vaigā, kad jau mēs nonāksim debesīs. Un daudzi sacīs tanī dienā, kungs, kungs. Tātad viena lieta ir, kad mēs sakam, Jēzus ir kungs manā dzīvē, bet vai viņš patiesi ir kungs manā dzīvē, mums ir jāpārbauda. Un šeit viņš saka, varbūt paņemsim vēl iepriekš no 20. panta šo pašu Mateja evaņģēlija 7. nodaļu. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Saka pēc manis augļi. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Redzi, viņš te pat tik nopietni saka, ka pat tu vari teikt, kungs, kungs, bet tas nenozīmē, ka tu būsi debesīs. Jo viņš saka, bet tas, kas dara manu debesu tēvu prātu, daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši, un tad es tiem apliecināšu, es nekad jūs neesmu pazinis, ejiet nost no manis, jūs ļauna darītāji. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēl uz klints, un tad var arī izlasīt tur tālāk. Tātad jau šeit Jēzus pasaka, un viņš brīdina, ka nepietiek tikai mums saukt kungs, kungs, bet mums ir viņu jādara par kungu savā dzīvē. Un acīm redzot, šeit ir kādi cilvēki, ko Jēzus min, kas ir uzsākuši ar Dievu, ka viņš ir bijis kungs viņu dzīvē, bet nav turpinājuši, un viņu ticības laiva ir kļuvusi sadragāta. Dieva plāns priekš katra viena no mums ir, lai tu esi veiksmīgs. Viņš grib, lai tev labi izdodās katrā tavas dzīves jomā. Iedomājies, kā, ja tu esi vecāks un tev ir bērni. Vienalga,
šī brīdī varbūt, kad mazgadīgi, vai arī varbūt jau pieauguši. Un iedomājies, cik lielu prieku tev sagādā tas, ka bērnam labi izdodas kaut kas, ka viņš aiziet skolā, un viņš ir veiksmīgs, un viņš var iegūt draugus, vai ka viņš ir dabūjis labu darba vietu, vai ka viņam ir labs atalgojums. Tev kā vecākam tas dara ļoti, ļoti lielu prieku. Un tāpat arī, vai vēl vairāk, jo Dievs mūs vēl vairāk mīl nekā mēs spētu savus bērnus mīlēt. Dievam sagādā prieku, gandarījumu, piepildījumu, ka mēs esam veiksmīgi, ka mums ir labklājība, un tāpēc viņš dod šos norādījumus, kā mūsu radītājs, kādā veidā mēs varēsim būt veiksmīgi. Un tad Jozo 1. nodaļa un 8. pāns, daudziem tas ir tāda zināma rakstu vieta, bet vēl izlasīšu, ja tev nav zinām pieraksti noteikti. Jozos grāmata, tas ir vecajā derībā aiz Mūzes grāmatām, 1. nodaļa 8. pāns. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, tātad viņš runā par Bībeli, lai nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm. Tas nenozīmē tikai vienu dienu, tas nenozīmē tikai svētdienā, tas nenozīmē tikai ik pa laikam, bet regulāri lasīt, pārdomāt. Kāpēc? Lai tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tev būs veiksme katrā lietā. Tātad mums ir jācenšās no savas puses, lai mēs katrā dzīves jomā varētu darīt to, ko Dieva vārds saka. Un tad vēl brīnišķīga rakstu vieta, psalms, Dāvida dziesmas. 1. psalms un 1. Dāvida, tātad psalms vai Dāvida dziesma, tā ir viena tā pati grāmata. Un tur ir no 1. nodaļas 1. panti 1 līdz 3. Svētīgs tas cilvēks, tātad svētīgs nozīmē laimīgs, apskaužams. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec sēž paļātāju pulkā. Jo tad, kad tu uzsāk šo ticības dzīvi, tev noteikti bija daudz draugu un daudz paziņas, kas arī nav kristieši, un viņi tev var dot visādus padomus, bet Dieva vārds saka, neklausies tādu padomu, bet svētīgs ir tas, kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, tātad pie Dieva vārda, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Atkal viņš pamudina un saka, tu būsi svētīgs un laimīgs, ja tu pārdomās Dieva vārdu regulāri atkal un atkal. Un tad 3. pāns. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā. Tātad tu būsi auglīgs katrā dzīves jomā, ja tu ņems un darīs, ko Dieva vārds saka, un viņam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas, vai citā tulkojumā, viņš ir veiksmīgs visā, ko viņš dara. Un tātad mēs gribam būt veiksmīgi katrā savas dzīves jomā, un debes Tēvs ļoti grib, lai mēs esam veiksmīgi, tāpēc viņš mums ir devis šos norādījumus. Un vēl izlasīsim 23. psalma 1. pantus, 23. psalms 1. panti. Vispirms es izlasīšu no šī mūsu latviešu tulkojuma, un tad no kādiem citiem vēl. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Tātad Dievs ir nolicis tā, ka viņš grib mūs vadīt katrā dzīves jomā. Viņš grib būt mūsu gans. Un iedomājies, ka daudz ir ar tāds glēzums un bildīts, ka Jēzus ar aitiņu, ja? Mēs bieži tiekam salīdzināt Dieva vārdā ar aitām vai latviešu tulkojumā avis. Tas pats, kas aita. Un aitām ir gans, un viņš vada viņas zāļainās ganībās. Tas ir Jēzus laikā, šodien jau citā tur ir aplok, un tur to ganu nevajag. Bet Dievs grib būt mūsu gans, tas kungs ir mans gans, un tad, kad viņš vada mūs, viņš vada uz labām ganībām, kam netrūkst nekā, viņš man liek ganīties zāļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens vai pie palēna ūdens, jo tad, kad ir straušs ūdens, aitas nevar padzerties, viņām ir nāsis tāds, kad viņām vajag lēnu ūdeni, lai nav straušs tas tecējums, svaigu ūdeni, bet lēnu ūdeni. Un tāpēc viņš raksta, viņš mani vada pie lēna ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani
pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Un izlasīšu tagad no New Living Translation. Tas kungs ir mans gans, man ir viss, kas man vajadzīgs. Viņš liek man atpūsties zaļās ganībās. Tātad, lai vienmēr būtu spēks, lai vienmēr būtu svaigums, viņš mani vada pie mierīgiem strautiem. Tātad Dieva vārds ir tas, kas mums pamācīs katrā dzīves jomā. Un šodien tātad mēs paskatīsimies, kā Jēzu darīt par kungu savā dzīvē. Jo divi kungi nevar būt nevienā vietā. Valstī nevar būt divi vadītāji, tad tas nekur neies. Katrs uz savu pusi velk. Divas galvas nevar būt laulībā. Divas galvas nevar būt biznesā vai kādā uzņēmumā. Jo katram ir savs prāts un tad iet uz dažādām pusēm. Un arī Jēzus saka, ka tāda valsts, kurā ir ienaids savstarpēji, nevar pastāvēt. Arī ģimene, kur ir divas galvas, viņai neveiksies. Un tātad skatīsimies tagad, kā Jēzu darīt par kungu mūsu dzīvē. Mums ir jāpieaug garīgi. Tad, kad mēs ieaicinām Jēzu savā dzīvē, tas ir tikai sākums, un mums ir jāpieaug, lai mēs saprastu Dieva vārdu, saprastu, kā paklausīt, saprastu, kā pakļauties. Un tad, kad mēs pieaugam, tas nesīs svētību katrā mūsu dzīves jomā. Un mēs sākam vairāk, kā mēs pieaugam, kā mēs varam zināt, ka es esmu vairāk pieaudzis, ka mēs vairāk sākam pakļauties tam, ko Dieva vārds saka. Jo tad, kad mēs izlasam kādas rakstu vietas, ir savs prāts, kas saka, es domāju, ka tas tā varētu nebūt un tam līdzīgi. Bet atceries, es sākumā sacīju to piemēru ģimenē, cik vecākiem ir liels prieks, kad bērni ir veiksmīgi. Un tad, kad viņi nav pieauguši, ka viņi dara pēc sava prāta, tad ir kļūdas. Bet tad, kad bērni paklausa un viņi ir auglīgi, tad vecākiem tas ir ļoti liels gandarījums. Un arī būt auglīgiem mūsu dzīvē, ka mums ir jāpakļaujās Dieva, mūsu radītāja norādījumiem, ko viņš ir devis savā vārdā. Un es sacīšu kādas dažas jomas, kuras mēs varam paskatīties, kā Jēzu radīt par kungu šajās dzīves jomās. Pirmā lieta ir, ko es gribu apskatīt, ir biznes. Tu saki, man jau nav biznesa, un tas varbūt neastiecās uz mani. Tur ietilpst arī darba vieta. Jebkas, pie kā tu liec roku klāt, kur tavs laiks paiet, un visbiežāk tas, lai tu pelnītu naudu. Vienalga, vai tā tad iztiku pelnīt, vai arī maiņas veidā tu kaut kādu ražo kaut ko, ka tu samaini atkal pret kaut ko citu, dodot savu ražojumu, un kā cits tev dod savu ražojumu. Tātad tas, lai mēs varētu būt apgādāti tīri no sava ieņēmuma, ko mēs daram ikdienas vai arī ik pārdienas, kā nu kuram. Tātad viņš grib būt kungs arī mūsu tajā, ko mēs strādājam. Vai tas ir biznes, vai tā ir mana darba vieta. Dievs grib parādīt mums, kur ir tā īstā darba vieta, kur mēs tajā laikā, tajā sezonā, kur mums ir jādodās un kur jāstrādā. Kā šo darbu paveikt labi? Mums var būt sava ideja, sava doma, bet viņš grib mums rādīt un dot to gudrību, kura darba vieta ir tā labākā priekš mums, kā mēs varam to tajā darba vietā neizbīties no tā darba uzdevuma, vai varbūt daudziem ir tā, ka tu jau esi fiziski piekurs un tu nezini, kā tu varēsi šo darbu veikt. Ieaicini Dievu un saki, dod man to gudrību, kā man darīt šajā situācijā, kā man runāt ar darba priekšnieku, kā man būt attiecībās ar darba kolēģiem. Tad, ja tu esi biznesā, prasi Dievam, kuri ir man biznesa partneri, vai šis būs labs biznesa partners, vai šī biznesa ideja ir no tevis. Tā var būt laba ideja, bet viņa var nebūt vislabākā. Tev var būt savs mērķis, kā tev liekas, kādā veidā tu ies savā biznesā, bet prasi Dievam, prasi viņa nodomu, vai tas ir arī tas, ko tu gribi priekš manis manā dzīvē, un tad tev veiksies, ka tu arī biznesā, savā darbā būs ieaicinājis viņu, neies tikai savā prātā, bet prasīsi viņam. Īpaši, ja tu jūt, kad ir kaut kāds tupiks, un ka tu netiec tālāk, tas ir īstais laiks, ieaicini Dievu un prasi viņam, ko man darīt savā darba vietā. Viņš
viņš grib būt ar tevi ikdienā. Otra lieta, ko gribu apskatīt, tavs redzējums dzīvē, vai tādā skaistā vārdā vīzija. Tātad tavi mērķi, tavi plāni, vai īstermiņā, vai ilgtermiņā, vai pat uz visu dzīvi, ieaicini Dievu un prasi, vai tas ir arī viņa plāns priekš tavas dzīves, vai tie ir arī viņa mērķi priekš tavas dzīves, jo Dievs jau tevi ir sagatavojis perfektu plānu, kuru tev pašam ir jāatklāj, bet tev ir jāgrib ieaicināt Dievu un prasīt, vai tas ir tas, ko tu esi paredzējis priekš manis manā dzīvē. Jo viena lieta, ko mēs nekad nevarēsim atgūt atpakaļ, tas ir dzīves laiks. Un tie jau, kas ir kādu brīdi padzīvojuši virs šīs zemes, un tad tu vari to ļoti redzēt, ka dzīves laiks paiet ātri, un tu visas lietas nevari dzīvē izmēģināt un sasniegt. Un tas būtu tik nožēlojami, ja tu lielāko vai visu savu dzīves daļu būtu pavadījis savos mērķos un savos plānos, un tad, kad jau tik maz ir dzīves laiks palicis, saprastu, vai man to nevajadzēja darīt, man pēc tā nevajadzēja dzīties. Tādēļ ieaicini Jēzu savos dzīves plānos jau šī brīdī, prasa viņam, un kāds saka, man jau dzīve ir tagad uz beigām, un kur tad vairs? Nē, lai atlikušā dzīves gadi, vienalga kaut vai dienas kādas, lai tās ir pavadīts ar Dieva mērķi un ar Dieva plānu, jo tu būsi piepildīts un laimīgs un gandarīts savā dzīvē tikai tad, ja tu iesi Dieva mērķī un Dieva plānos savā dzīvē. Vienmēr mēs izdaram izvēles, un pirms tu izdari izvēli, prasi Dievam, kā tu gribētu, lai es izvēlos. Cel viņu par kungu savā dzīvē, prasi viņa padomu, prasi viņa pārvaldīšanu savā biznesā, savās izvēlēs. Savu vīziju par dzīvi saņem no Dieva. Varbūt, ka tev ir stingri, jau tu zini, jā, es gribu darīt to, es gribu sasniegt to, bet jautā Dievam, kas ir tas, ko tu gribi? Runā uz mani caur savu vārdu, lai es varu saprast. Es gribu tavu redzējumu, jo tikai tajā es būšu laimīgs un piepildīts. Un tad vēl es gribu divas jomas apskatīt. Un nākošā ir laulība. Tas nav tikai tad, kad tu esi jau apprecējies un tev ir ģimene un bērni, bet tas ir jebkurā šāda veida attiecībās. Jo Dievs rāda savā vārdā Bībelē, ka viņa perfektais plāns, jau to mēs sākumā varam 1. Mūzes grāmatā, 1. nodaļā lasīt, Dieva perfektais plāns ir laulība. Nevis vienkārši attiecības, šodien jāsaka, Dieva plāns ir pretēji dzimuma laulība, ja? Un es gribu tagad minēt kādu piemēru. Kā būtu, vai tu gribētu apprecēt kādu uz visu mūžu, ko kādi citi jau ir pamēģinājuši un atmetuši kā nederīgu? Vai arī, piemēram, vai tu gribētu būt tas cilvēks, ko citi pamēģina un atmet, ne, tas man nederēs? Vai daudz skaistāk nebūtu, ka tu sevi glabātu priekš tā viena, ko Dievs ir nolicis tavai dzīvei? Un vai tu negribētu saņemt savu dzīves draugu, neskartu tādu priekš tevis? Tikai priekš tevis viena. Dieva plāns ir visbrīnišķīgākais. Seks ir domāts tikai laulībai. Tas ir tā kā līme, kas salīmē divus cilvēkus kopā ļoti tuvu. Viņi kļūst par vienu miesu, viens savā miesā, savā dvēselē, garīgi savienoti. Dieva perfektais brīnišķīgais plāns. Un kāds saka, bet ko lai es daru, kad es jau vairs neesmu tas tīrais un šķīstais? No šīs dienas apņemies, ieaicini Jēzu tajā, un es arī nodarbības beigās parādīšu, kā mēs to spēku varam dabūt. Lai Jēzus ir kungs tavās attiecībās, kas ir laulībā, ar tavu dzīves draugu. Tur tik bieži ir jāienāk piedošanai. Šodien es lasīju brīnišķīgu Dievu vārdu no 1. Pētera vēstules 4. nodaļas 8. pāns, un izlasīšu to pāntu, un viņš saka,
Vien mirklī. 1. Pētera vēstule, 4. nodaļa un 8. pāns. Pār visām lietām, tātad viņš pasvītro, viņš saka, tas ir pats svarīgākais. Pār visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu. Un, protams, ka pret dzīves draugu jau pirmām kārtām sirsnīga mīlestība, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Citā tulkojumā es lasīju, ka mīlestība viņa tā kā liek izzust tiem grēkiem, jo ienaids un strīdi, nepiedošana, tas piešķir uguni tikai grēkam. Bet tad, kad mēs piedodam, tad ienāk Dieva mīlestība mūsu sirdī, un mēs varam tā kā ignorēt, aizmirst to, ko kāds cits mums ir darījis. Tā ir tā piedošana. Un arī tāpat Jēzum ir jābūt kungam attiecībās ar bērniem, ar taviem bērniem. Tie, kas ir mazgadīgi bērni, tur būs citādāk, ar pieaugušiem bērniem būs citādāk, bet ieaicini Jēzu par kungu arī tajā. Tad, kad bērni ir mazgadīgi, tā ir vecāku daļa. Ja tu neesi pilnā ģimenē, teiksim, tev nav vīrs, tu tikai audzini mamma viena pati savu bērnu vai vairākus bērnus, vai arī otrādā, kad tu esi tikai tēvs un tu audzini savus bērnus. Bet tā ir tava atbildība audzināt bērns paklausībā. Un tas nav Dieva plāns, ka tu saki, es nezinu, ko bērns izvēlēsies. Es nezinu, kas viņam patiks labāk. Es nezinu. Nē, tādā veidā tu dari, kad viņš pats ir kungs savā dzīvē. Bet ja viņš paklausa tev kā vecākam, viņš mācīsies paklausīt arī Dievam. Un tā ir tava kā vecāka atbildība dabūt viņu paklausībā. Un ieaicina tātad Dievu šajā arī attiecībās ar bērniem. Tāpat ar saviem vecākiem, ja viņi ir dzīvi vēl, vienalga, kā viņi tevi ir audzinājuši, vienalga, vai viņi ir bijuši labi vai slikti, bet iedomājies, tava mamma tevi ir iznēsājusi, viņa nav tevi abortējusi, tevi ir dzīvība, tas ir brīnišķīgi, un Dievvārds saka, godā savus vecākus, lai tevi labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tātad ieaicina Dievu arī šajās attiecībās ar saviem vecākiem. Un tad pēdējais, ko es gribu apskatīt, attiecības vispār. Ir kādas citas attiecības, varbūt ar taviem darba kolēģiem, ar kaimiņiem, ar kādu varbūt bērnības draudzeni vai draugu, un ieaicini Dievu, jo ir kādas attiecības, kas tev liks zaudēt Dieva plānu tavā dzīvē, bet Dieva plāns, tava dzīve ir tava, ko tu gribi dzīvot ar milzīgu piepildījumu. Tādēļ ieaicini Dievu, ja ir kādas attiecības, kuras ir jāpārtrauc, tad Dievs tev palīdzēs arī šīs lietas sakārtot. Un tagad paskatīsim tūliņ to Dieva spēku. Kā tad mums ir iespējams, kā mēs šajās attiecībās, visās jomās savā dzīvē, kā lai mēs darbojamies, lai mēs varētu ieaicināt Dievu, lai mēs varētu iegūt Dieva perfekto plānu, Dieva uzvaru. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa no 3. līdz 5. pantam. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa no 3. līdz 5. pantam. Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Redz, tātad tas, ko Dievs mūs vada, tas nav grūti, bet tur ir ceļš. Kādā veidā tad mēs varam to, lai tas nebūtu grūti? 4. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli, mūsu ticība. Tad, kad tu ieaicināji Jēzu savā dzīvē par grēku piedevēju, par kungu, tevī ienāca Dieva spēks, kas uzvar visu, kas nav no Dieva. Un mums ir jābaro šo gara cilvēku, šo jauno radījumu, kas ir mūsos, ar Dieva vārdu. Tādēļ jau mēs lasām Dieva vārdu, tādēļ jau mēs klausamies Dieva vārdu, tādēļ jau mēs runājam ar Dievu, lai šis jaunais gara cilvēks, ko Dievs ir radījis mūsos, kad mēs uzņēmām Jēzu savā dzīvē, lai viņš pieaugtu un būtu
būtu spēcīgs un lai šī ticība uzvarētu visu, kas ir pret Dievu vārdu. Un 5. pantā viņš paskaidro, kas ir pasaules uzvarētājs. Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Atkal viņš saka, šī ticība uz Jēzu uzvarēs pasauli, baro savu jauno radījumu, baro savu gara cilvēku. Viņa ēdiens ir Dieva vārds. Lasi, pārdomā, klausies ticības sludināšanu, tāpēc ir tik nepieciešama būt arī draudzē regulāri, kur tu vari gan būt sadraudzībā ar līdzīgi domājošiem, kam tās pašas uzvaras, tās pašas cīņas, kas tev, gan arī tu vari dzirdēt ticības vārdu sludināšanu, gan arī ar savu muti apliecināt, godājot, slavējot Dievu. Ļoti nepieciešams būt draudzē. Vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa un 6. pāns. Vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa, 6. pāns. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Un tas, kurš ir iesācis, tas ir Jēzus, tas ir Dievs, tas ir Svētais Gars. Viņš ir iesācis to labo darbu mūsos, un viņš to turpinās, un viņš to pabeigs spoži. Dievs mūsos strādā, tāpēc mēs varam šīs lietas, mēs varam ieaicināt Dievu un izvēlēties pareizi, jo tas ir Dieva spēks mūsos. 2. nodaļa, 13. pāns. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Ļoti svarīga raksturvieta. Izlasīšu no 2 citiem tulkojumiem. New Living Translation. Jo Dievs jūsos strādā, dodams jums vēlēšanos un spēku darīt to, kas viņam patīk. Tātad tas ir Dieva darbs mūsos. Kā viņš var strādāt? Ja mēs viņam dodam to materiālu, ja mēs viņam dodam to dzīvības vārdu, ja mēs liekam sevi iekšā dzīvības vārdu, kā apostols Pēters saka, dzīvības vārds nezūdošais, kas nekad nezūd, spēcīgais Dieva vārds. No paplašinātā tulkojuma. Ne jūsu pašu spēkā, jo tas ir Dievs, kurš visu laiku efektīvi jūsos strādā, dodot enerģiju un radot jūsos spēku un vēlēšanos, gan gribēt, gan darīt, kas viņam labi patīkams, kas ir viņa prieks un gandarījums. Un vēlreiz lasīšu. Ne jūsu pašu spēkā, jo cilvēki nobīsās, viņi saka, es to nevaru izdarīt, ko Dieva vārds saka, es to nevaru izdarīt. Viņš saka, tas nav tavā spēkā, jo tas ir Dievs, kurš visu laiku efektīvi jūsos strādā, dodot enerģiju un radot jūsos spēku un vēlēšanos. Tātad turpinoši klausamies ticības vārdu, turpinoši lasam paši Dieva vārdu. Un es tev iesaku lasi ar jauno derību sākot, vai ar evaņģēlijiem, vai ar vēstulēm, un kādu gabaliņu, liec to disciplīnu, ka tu lasi katru dienu kādu gabaliņu. Pilnīgi katram ir nepieciešami šo spēku sevī aktivizēt, barot savu garu ar Dieva vārdu, lai tu vari skaidri saprast Dieva balsi un savu dzīvi pakļaut Dieva plānam savā dzīvē, jo Svētais Gars tevi dara spējīgu. Tātad es vēlreiz atgādināšu šīs 3 lietas. Lūdz, tas ir runā ar Dievu, un ja ir kaut kāda lieta ienākusi, kaut kāds grēks, uzreiz lūdz piedošanu, saka, jā, kungs, es grēkoju, piedod man to. Tad lasi Dieva vārdu. Citreiz cilvēks saka, es tur nesaprotu. Nu, lai cauri to, ko tu nesaproti, las tālāk, jo tas ir ne tikai tavām smadzenēm, bet tas ir ēdiens. Vai tad tu zini, no kā maize sastāv katru detaļu, vai arī vienalga, ko tu ēdi. Bet tu ēdi, tu uzņem to barību, uzņem Dieva vārdu kā ēdienu. Un tad 3. esi sadraudzībā ar māsām un brāļiem draudzē regulāri. Un lūdzu un prasi Dievam, ja tev nav regulāri draudze, viņš tev palīdzēs atrast draudze, kurā skan ticības vārds, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tu pieaugs Dieva lietā. Un mums ir jāpieaug
mūsu garīgajam cilvēkam, lai mēs varētu baudīt visas Dieva svētības, ko viņš mūsu dzīvē paredzējis. Un tu jau klausoties šodien, Dievs tev izstrādā slāpes, ka tu vairāk un vairāk gribi dzirdēt Dieva vārdu. Alleluja! Lai Dievs tev svētī, un ja šis raidījums tev bija par svētību, es aicinu pievienot arī savu ziedojumu, tur ir draudzes River Rīga konts, un pievieno savu ziedojumu, lai Dievs var turpināt darīt darbu tavā dzīvē. Āmen!